Šajā video es parādīšu, kā savienot pavadienu. Es parasti mēdzu savienot pavadienu rindas sākumā vai rindas beigās, jo tad kreisajā pusītē nav nekādi lieki mezgli. Un to es daru sekojoši. Vienkārši šos te pavadienus šeit rindas sākumā sasienu kopā ar vienu mezgliņu. Un tad uztaisu mezgliņu ar diviem apmetumiem. Tā kā divas reizītes aptinu ap diedziņu un sasienu. Un šis ir tāds stingrs savienojums. Un pēc tam šos diedziņus iešuju iekšā sānu vīlītē, kad es sašuju detaļas. Ja ir sanācis tā, ka diedziņš ir aptrūcies adījuma vidū, tad var darīt arī sekojoši. Pavadiens, kas sastāv no vairākiem diedziņiem, viņu vienkārši sadala uz pusēm. Lūk, šeit ir 3 un 3, ja? Lūk, šādi. Sadalam un atritinam viņu vaļā. Lūk. Un mums tagad ir divi pavadieni, ja? Šo pavadienu, kas nāk no kamolīša, arī tieši tāpatās sadalam uz divām daļām. Lūk, un arī ir divi pavadieni, ja? Šeit vienu pavadienu noliekam uz augšu, vienu noliekam šeit, ar ko mēs turpināsim adīt. Un šo pavadienu izdaram tieši tāpatās. Vienu noliekam uz augšu un vienu pieliekam šeit klāt. Lūk. Un šeit būs viens pavadiens uz leju. Tā kā, teiksim, saliekam šos te pavadienus kopā, ja? Lūk. Šeit šīs divas daļas, viena daļa no iepriekšējā pavadiena un no pievienotā pavadiena paliek šeit. Un izvedam dažus valdziņus atbilstoši rakstam. Kādus 4 vai 5, piemēram. Nu, lūk. Un tagad sakārtojam šos diega galus. Arī noliekam viņus uz leju. Un šeit jau turpinās pilnais pavadiens, ar kuru mēs darbojamies tālāk. Un kreisajā pusē mums tagad lūk ir šādi te divi pavadieni šeit un divi šeit. Viņus var nogriezt, tā lai pēc tam var sasiet un iešūt iekšā. Un uzreiz šajā te jau pirmajā rindiņā, ja, es viņus savienoju kopā. Tā kā viņu vēl nedaudz iešuju vienā valdziņā un sasienu ar vienu mezgliņu. Skatieties, lai šie valdziņi nesavalkās pārāk stingri, ja, lai adījums nav tāds sarauts. Un otru mezgliņu uztaisu dubulto. Divreiz apviju apkārt un sasienu. Pieturu ar pirkstiņu, ja, lai nesavalkās. Pēc tam šos te galus, tad, kad adījums būs jau izmazgāts, tad viņus var iešūt iekšā šeit kreisajā pusītē, šeit pa valdziņu vietiņu, ja? Un tad, kad adījums būs jau izmazgāts, ja, tad paņem katru šo diedziņu atsevišķi un iešu iekšā šeit pa valdziņu gaitu.